Varētu teikt, ka Ergo mums ir noorganizējis nevien labu startu karjerai, bet arī ļoti daudz priecīgus un laimīgus mirkļus, atrodot viens otru un veidojot ģimeni. Un nu jau mums ir arī 6-gadīgs dēliņš. Mūsu jomas, kurās mēs darbojamies, ir līdzīgas, un tas mums ir vienkārši vēl viens papildus saskares punkts. Mana joma, kurā es darbojos, ir kā sava veida vadības psiholoģija. Es darba gaitas uzsāku jau 2. kursā, un man arī palaimējās, jau bija iespēja strādāt banku augstskolā tajā vietā, kurā es mācījos. Vienkārši man rokās iekrita tāda interesanta tēma kā kvalitātes vadība. Es varētu teikt, ka kvalitātes vadības sistēmu es esmu mācējusi ieviest mazā augstskolā. 2019. gadā man tika piedāvāta iespēja kvalitātes vadības sistēmu tālāk attīstīt jau lielā iestādē Latvijas universitātē. Es esmu gan kā akadēmiskā personāla pārstāvis, gan arī ar pētniecību nodarbojos arhitektūras fakultātē Rīgas Tehniskajā universitātē. Un paralēli vēl, protams, iespēja robežās arī turpinu savu praktisko darbību arhitektūras projektēšanā. Es par Ergo stipendiju uzzināju skolā. Tolaik skolā strādāja sociālā pedagoģa. Viņa mani arī painformēja par šādas stipendijas iespējamību. Viņa sazinājās ar Ergo, kā iepazīstināja mūs vienu ar otru, un tā es līdz šai stipendijai nonācu. Man ir līdzīgs stāsts. Ja sociālais pedagogs man dzird, es gribētu pateikt liels paldies. Mani burtiski aizveda pie rokas. Es nebiju pievērsus uzmanību tiem ieguvumiem. Biju aizņemta ar to, kur studēšu un vai tikšu un kā eksāmenus nokārtošu. Līdz ar to tiešām sociālais pedagogs bija painteresējies un ļoti mērķiecīgi atbalstīja. Tas bija nozīmīgs atbalsts, kas palīdzēja, kas motivēja, kas disciplinēja. Man netika prasīts, lai es būtu izcilnieks, bet es šo atbildību uztveru apmēram tā tajā laikā. Ja, es droši vien centos varbūt mazliet vairāk nekā būtu bijis pietiekami. Un bija kontaktpersona Ergo, kur regulāri interesējās arī par mums kā par personībām, ne tikai par mūsu seknu lapām. Tās bija ļoti saturīgas, mērķtiecīgas, regulāras tikšanās, kurās Ergo mums katru reizi sagatavoja kādu īpašu pārsteigumu kādā īpašā vietā. Tātad tikšanās laikā mēs varējām apmeklēt operu, Latvijas bankas muzeju, dažādas vietas, kurās gūt gan jaunu informāciju, gan pēc tam aprunāties savā starpā. Santu es pirmo reizi satiku savā pēc kārtas 2. Ergo pasākumā. Viņa bija tāda pretstatā manai noslēgtībai tādai un uzreiz uzliktajai aizsardzībai. Viņa bija tā, kas bija ļoti atvērta, nāca uzreiz pie manis klāt, sāka runāties. Varētu teikt, viņas klātbūtnē es uzreiz varēju viegli atraisīties. Tāpēc es viņu tā uzreiz arī ievērojami pamanīju. Es ļoti skaidri atceros, ka uzzinājusi, ka Edgars būs arhitekts. Man bija skaidrs, ka mēs būvēsim māju kopā. Bet tad es ātri jau iegāju ritmā un īstenībā laikam bija ļoti tuvu patiesībai, nemaz pati to nezinot. Tas, kas mums pamatā ir kopīgs, ir vērtības. Un ja vērtības ir kopīgas, tad es domāju, ka viss pārējais ir pielāgošanās jautājums. Un ja viens mīl otru un otrs mīl vienu, tad jau, man liekas, var ļoti labi sadzīvot. Es gribētu teikt, ka mūsu profesija un tā savstarpējā miedarbība, tas tā kā dzīves stils. Tas ir tā vienkārši mūsu dzīve. Tas, ka mēs runājam par darbu mājās, nenozīmē, ka mēs ārkārtīgi par to esam ārkārtīgi darba holiķi vai ārprātīgi fanātiķi darba. Ja? Attiecīgi vienkārši tā ir savstarpēja bagātināšanās, kur ir patīkami, kad otrs saprot tavus izaicinājumus. Tu vari kaut kādā veidā piedalīties otra cilvēka izaicinājumos. Tā jau ir arī tāda stipendijas viena no būtībām, es domāju, ka tā īstenībā ir investīcija nākotnē. Ergo stipendijātiem ir paveicies. Tas ir kaut kas vairāk kā vienkārši stipendija. Un attiecīgi ir jābūt atvērtiem. Iespējams, ka
kādā no reizēm es arī varbūt atļāvos būt noskumusi par to, ka labi iet mācībās, bet trūkst varbūt kaut kā ģimeniska un ka patiesībā es vēlos ģimeni un ļoti jaukas attiecības. Jā. Es varētu novēlēt viņiem nebaidīties, visu mūžu mācīties, saprast, ka arī studijas ir tikai viens posms dzīvē, ka īstenībā tālāk vēl ir daudz, kas tās, ko viņi pat varbūt nav ieplānojuši, bet vismaz manā gadījumā gan nonākšana manā profesijā, gan ģimenes atrašana, notika pavisam savādāk, nekā es to biju plānojis, bet noteikti tas bija fantastiski.